Veselības aprūpes sistēmu Latvijā pēdējo gadu laikā visprecīzāk raksturo divas frāzes – vajadzīga reforma un trūkst naudas. Kā šopavasar trāpīgi izteicās Latvijas ārstu biedrības prezidente Ilze Aizsilniece. Veselības aprūpe ir tā nozara, kur ir reformēta 30 gadu garumā. Un, ja tā var teikt, uz vēlnu paraušanu. Tagad esam atkal jaunas reformas priekšā. Veselības ministrs Hosams Abumeri ir apņēmības pilns beidzot tikt galā ar gadiem ilgušo biedu augstajām zāļu cenām. Tas ir apsveicami. Tomēr jājautā, vai ierēdņi, kuri izstrādāja priekšlikumus medikamentu cenu samazināšanai, aprēķināja, kā tie ietekmēs lauku aptieku pastāvēšanu. Vai ir domāts par lauku iedzīvotāju farmaceitisko aprūpi tad, ja daudzas mazās aptiekas bankrotēs? Tas ir apsveicami, kad par šo vispār tiek runāts un tas tiek risināts, bet noteikti ir ļoti būtiski, ka tas tiek skatīts kopā, kā tam ir viens mērķis, viens virsmērķis, kurš mums ir jāatcerās. Pieņemot kaut kādus grozījumus, kaut ko mainot, būtiski ir visu skatīt kā kopumu un to visu pieņemt ar vienu datumu, vienlaicīgi. Jo ir jāatcerās tas virsmērķis, aptiekai ir jābūt fiziski pieejamai, farmaceitam ir jābūt fiziski pieejamai, zālēm ir jābūt finansiāli pieejamām un fiziski pieejamām. Man liekas, tas ir tas virsmērķis, kas ir jāatcerās un jāsaglabā visu šo izmaiņu procesā. Abumeri kungs jau gaišs cilvēks. Cerams, ka tā pamatideja šādu informatīvo ziņojumu laist valdībā un sabiedrībā apspriešanai. Pamatmērķis ir notestēt sabiedrības reakciju. Plusus un mīnus izsvērt, kur ir plusi. Tas ir valsts regulētais bizness, vai valsts vienmēr var regulēt ekonomiku. Citās valstīs tas bēdīgi beidzās. Un otrs, uzzinot farmaceitu palīgu, mazo aptieku īpašnieku, pensionāru, iedzīvotāju, kas laukos, kur līdz ciematam ir vairāk kā 10-20 kilometri līdz aptiekai. Šo cilvēku viedokli. Daudzi farmaceiti un nozares eksperti ceļ trauksmi, ka veselības ministrijas piedāvāto risinājumu dēļ nebūtībā var aiziet aptuveni 150 mazās lauku aptiekas. Šīs aptiekas beigs pastāvēt tāpēc, ka izdevumi pārsniegs ieņēmumus. Tautēks ir priekšstats, ka aptiekas noteikti ir miljoniem peļņa, bez šaubam, bet es ticu tam, ka šādi miti, tie ir tie, kas pēc būtības neatspoguļo reālu situāciju. Jo aptiekas šobrīd par savu naudiņu iegādājas arī medikamentus, kas ir kompensējumi zaļu saraksta, kas mums jātur uz vietas. Un valsts mums neko nedod, nekādu naudiņu. Tāpat valsts nemaksā mums algas, mēs neesam ierēdņi. Mūsu klienti ir tie, kas pēc būtības maksā mūsu algas. Un tieši no klientiem mēs esam atkarīgi. Protams, ja mēs pieķeramies tikai tai sadaļai, kas ir aptieku bizness, tad, protams, ka mēs nevaram vienkārši noņemt regulāru uzcenojumu pārējām zālēm un pielīdzināt visus recepšu medikamentus kompensējumu medikamentu uzcenojumu sistēmai, tad loģiski mēs esam pirmie, kas zaudēs šajā. Bet, ko mēs arī ar aptieku biedrību diskutējām, ka noteikti tur ir jābūt pretī kaut kādam devumam no valsts atkal. Jo šobrīd mums aptiekas nekādā veidā aptieku darbība netiek atbalstīta no valsts puses, kā nav nekāda samaksa par farmaceitiskās aprūpes veikšanu. Mums ir regulējumi, kas regulē, ko mēs drīkstam aptiekā pārdot, kāds ir sortiments, kāds ir uzcenojums, bet nekāda atbalsta mehānisma, lai to visu nodrošinātu, mums nav. Ar jauno sistēmu pilnīgi visi, jebkādas cenas medikamenti nonāks tā sauktajā kompensācijas grozā, bet šī kompensācija tomēr vairāk būs, nevis vairāk, bet pilnīgi noteikti būs uz aptieku rēķina, un aptiekas būs spiestas kreditēt valsti. Zāļu cenas Latvijā veido ražotāja cena, lieltirgotavas un aptiekas uzcenojumi, kā arī pievienotās vērtības nodoklis. Ne lieltirgotavas, ne aptiekas nevar uzlikt lielāku uzcenojumu par ministru kabineta noteikumos noteikto. Lielajās pilsētās aptiekas par dzīvi īpaši nesūdzas. Citādi ir laukos.
jo īpaši Latgalē. Tur mazās aptiekas jau tagad balansē uz izdzīvošanas naža asmens. Mēs visu darām paši. Mums ir ģimenes uzņēmums, un mēs gan paši stāvam pie lietas, gan paši veidojam iepirkumus un strādājam ar bāzēm, ar piegādātājiem, tā kā visu paši. Par 600 eiro mazāk saņemam apmēram nekā Rīgas, teiksim, farmaceitiskās aptieka Rīga strādā, ja? Tā pašā laikā mums nav lētāks nekas, ne degviela, benzīns, ne pārtikas produkti, ne kaut kādi materiāli, ne rūpniecības preces, nekas mums nav lētāks. Mums jāmaksā vēl dārgāk. Un paši visu daram, domē mums nepalīdz neko. Sniegu tīram un kurinam un visu kaut ko. Un pagājušā gadā taisījāmies to granulu apkoli centrālu, ap kur ielikt aptieka. Pietrūka naudas. Neielikām. Tad nākošam gadam, vasarā to ietās ar mantu, tad nākošā gadā cerams, ka ieliksim. Veselības ministrija rosina vairākas izmaiņas, kuras zāļu cenas padarīšot pircējiem aciņam draudzīgākas. Piemēram, piedāvāts noteikti vienotu uzcenojumu veidošanas mehānismu kā valsts kompensējumām zālēm, tā recepšu medikamentiem. Pat labam kompensējamo zāļu, recepšu, bezrecepšu medikamentu un citu aptiekas produktu uzcenojumi atšķiras. Šī sistēma veidota tā, lai aptiekas var izdzīvot. Nokļūstot visiem recepšu medikamentiem šādā izkropļotā veidā kompensējumu medikamentu sarakstā, pat varbūt nevis sistēmā, bet tādā vienkāršotā sarakstā, tie tiek pasludināti par kompensējumiem medikamentiem. Šis viss sloks, gan finansiālais, gan administratīvais sloks nonāk uz aptiekām, un jāsaka tā, ka visdrīzāk liels skaits aptieku tieši reģionos, tieši attālākos Latvijas nostūros, attālākajās Latvijas vietās, kur šīs aptiekas ir pašas svarīgākās un vienīgais, varbūt, veselības atbalsta punkts iedzīvotājiem, ir apdraudētas, tās var nonākt bankrota priekšā, jo jau šobrīd mēs esam aprēķinājuši, ka apkalpot kompensējumu medikamentu sistēmu aptiekām ir finansiāli neizdevīgi, un šis līdzsvars starp kompensējumu medikamentu sistēmu, recepšu medikamentiem, kuri nav recepšu un citiem aptiekas produktiem, ir veidots tā, lai aptieka var izdzīvot, un es piebildīšu, ka aptieka mūsu valstī strādā ne tikai saskaņā ar aptiekas regulējumu, bet arī saskaņā ar komerces likumu. Tad aptieka ir ekonomiska vienība, un aptieka maksā savam farmaceitam algu. Vēl viens veselības ministrijas priekšlikums paredz 5% kompensāciju pilnīgi visām recepšu zālēm, kuras nav kompensējumu medikamentu sarakstā. Tas nozīmē, ka aptiekas pirks šos medikamentus par pilnu cenu, un tad, kad pacients tos būs nopircis, valsts šo kompensāciju atmaksās. 5% kompensācija noteikti ir vairāk kā nekas. Kāds būs pacientu reālais ieguvums? Tie 5%, kas tiks nozīmēti it kā uz visiem medikamentiem, ir zinām bīstamība. Jo pirmkārt, to pacients nejutīs, izņemot varbūt, ja tie ir ļoti dārgi medikamenti. Otrkārt, tas radīs zinām haosu, jo aptiekāram tas prasīs 10% ilgāku darbu, lai viņš uzrakstītu visas prasības Nacionālajam veselības dienestam, pēc kaut kāda pusgada saņemt samaksu. Savukārt Nacionālajam veselības dienestam tas prasīs vismaz 10 jaunus ierēģņus, kurus vajadzēs apmaksāt. Patiesībā tas nekādīgi neatmaksāsies. Tā informatīvajā ziņojumā paredzētā 5%, es to saukšu vairāk nevis par kompensāciju, bet par atlaidi, nekādā veidā neveicina šo pieejamību. Ja mēs vienkāršos vārdos stāstām, ja iedzīvotājs vēlas iegādāties recepšu medikamentu par 100 eiro, tad viņam visdrīzāk tie būs 5 eiro, kas viņam tiks kompensēti, un jautājums ir, vai viņš var nopirkt vēl vienu medikamentu par šādu cenu, vai tiešām šī pieejamība līdz ar to ir palielināta. Un nerunāsim nemaz par to, ka aptiekām ir daudz izdevīgāk, un arī tas ir ļoti pareizi iedzīvotājiem piegādāt un pārdot medikamentus par zemākām cenām, kas arī ir valsts noteikts un pilnīgi atbalstāms un saprotams. Tomēr vai kāds ir aprēķinājis, cik lielu administratīvo un finansiālo slogu tas uzliks aptiekām?
Tas pirmām kārtām nozīmē papildus tīri tādu slogu un to tehnisko slogu, jā, ka mums ir jāsaprot, kurā brīdī pat elementāri šie 5% tiks, vai to rēķinās farmaceits, izsniedzot medikamentu, vai būs izstrādāta atsevišķa sistēma, kur mēs vadīsim kaut kādas šo izsniegtās zāles, un tad mēs saņemsim šo te kompensāciju no valsts. Tā kā viennozīmīgi pirmais, ko es redzu ikdienā, vienkārši strādājot, tas prasa kaut kādas sistēmas izstrādes. Un tad, laikam, otrais ir jārunā jau par vispār izmaksu zālēm, zāļu piegādi, un ja runājam tieši par privātām mazām aptiekām, kā tas sloks viņiem uzgulsies virsū finansiālais, un vai būs sloks? Aptiekai tas nozīmē tikai vienu. Tas ir ceļš uz neeksistenci pēc būtības, uz bojāējo, uz biznesa zaudēšanu. Īpaši tas skars mazas aptiekas, lauku reģionos, un vai tas sekmēs tiešām zaļu pieejamību, ja aptiekas nebūs, par to es šaubos. Nemazāk būtisks ir jautājums, vai tad, ja valdība šo veselības ministrijas ierosinājumu akceptēs, mums vispār pietiks naudas, lai šīs 5% kompensācijas laicīgi un bez kādas aizķeršanās aptiekām atmaksātu. Ārsts Pēteris Apinis, kurš savās publikācijās šo tēmu analizējas, uzskata, veselības ministrijas aprēķini ir aplami. Lielā problēma ir tā, ka mēs valstī katru gadu vidēji 225 miljonus eiro tērējam receptūras medikamentiem. 5% nozīmē 12,7 miljonus, bet veselības ministrija savā informatīvā ziņojumā runā par kaut kādiem 5 miljoniem. Tad viņi patiesībā maldina valdību, parlamentu un tautu. Es patiesībā bez tiem 12,5 miljoniem ierakstītiem valsts budžetā neredzu šādas iespējas, šādas kustības veikt. Jo pretējā gadījumā zāļu tirgotāji, proti aptiekas gaidīs gadu, 2, kamēr viņiem apmaksās šos 5%, tas gan būs pietiekams iemesls, lai zinām daļu no mazajām aptiekām tiktu slēgts. Arī bijušais veselības ministrs Vinets Veldre ieceru par 5% kompensāciju visiem recepšu medikamentiem dēvē par interesantu kūleni un norāda, ka sabiedrība iegūtu daudz vairāk, ja zālēm tiktu samazināts pievienotās vērtības nodoklis. Varbūt ir vienkāršāk samazināt pašu PVN zāli. Kaut vai tādā pašā apjomā kā kaimiņu valstīs. Liekas, Lietuvā tas ir 5%, mums 12%. Tas būtu taustāms uzreiz iegūms konkrēti cilvēkiem, konkrēti zāļu cenas. Nākošais, ko teica bijušais ministrs Belēvičs kungs, tas arī liekas interesanti, proti izregulēt normatīvo bāzi likumdošanu tā, lai ārzemēs ražotos medikamentus varētu pēc iespējas lētāk pārdot šeit Latvijā pataisnā pacientiem, cilvēkiem, nepārtulkojot iepakojumu, nepārakstot, nepārreģistrējot 10 reizes. Ja viņas jau ir reģistrēts Eiropas Savienībā, tad Latvijas zāļu aģentūrā apstiprināto anotāciju un viss latviešu valodā. Tas būtiski palētinās šīs zāles un pieejamību. Kādreiz farmācijas jomā mēs bijām pirmie, jo tieši Rīgā 14. gadsimta vidū atvēra Baltijā pirmo aptieku. Tagad kaimiņi mūs apsteiguši. Izdevumi valsts kompensējumām zālēm uz vienu pacientu Latvijā ir vismazākie. Toties pievienotās vērtības nodoklis vislielākais. Lietuva un Igaunija mums izgriezušas pogas, arī pateicoties savai zāļu kompensācijas sistēmai. Visa pasaule virzās uz personalizētu ārstēšanu. Tas nozīmē, ka katram pacientam ir iespējams piemeklēt to medikamentu, kas viņa situācijai būs vislabākais, visefektīvākais, visātrāk nodrošinās izveseļošanos un atgriešanos darba tirgū, ja tas ir iespējams. Attiecīgi, ja mums nav iespējas nodrošināt šos medikamentus, kas jau ir, piemēram, jo Eiropā ir vairāk kā 160 jauni medikamenti katru gadu, mēs no viņiem varam apmaksāt varbūt 3-4. Protams, ka mūsu pacienti nesaņem tādas pašas
terapeitiskās iespējas kā citi pacienti citās valstīs. Un tas rada šo plaisu, jo mēs visi kā Eiropas Savienības pilsoņi, mēs jau gribam līdzvērtīgu veselības aprūpi. Mūsu kompensējamo medikamentu saraksts ir vismaz par 34% šaurāks, īsāks nekā kaimiņu valstīs. Un droši vien arī tur šī ideja ir radusies, ka mums šis kompensējamo medikamentu saraksts ir jāpaplašina, kas kopumā ir ļoti atbalstām ideja. Tomēr jāsaka tā, lai medikamentus nokļūtu kompensējamo medikamentu sistēmā, tam ir jāiziet vesels process, tā ir vesela metode, kur zaļu ražotājiem ir jāiesniedz savi dokumenti Zaļu valsts aģentūrā, tad pēc tam jāsarunājas ar NVD, kas ir Nacionālais veselības dienests, un jāsamazina tiešām šī cena tādā veidā, lai valstī būtu interesanti iekļaut šo medikamentu kompensējumu medikamentu sarakstā, un šī cena būtu tiešām pieejama un tiešām valstī atbilstoša un iedzīvotājiem pieejama. Mēs nevaram sasniegt visu medikamentu kompensāciju, jo vienkārši 225 miljonus nav, kur šobrīd no mūsu nodokļu maksātāja naudas paņemt. Bet zinām daļu mēs varam atrast, un ja Hosams Abamerī atradīs iespēju apmaksāt visus antibakteriālos līdzekļus, mēs pirmkārt panāksim to, ka cilvēks saulaicīgi antibiotisko līdzekli vienmēr sāks lietot, nenonāks slimnīcā, kur viņam tik un tā pēc tam valsts maksās par šo antibakteriālo līdzekli. Latvijā kompensējamo zāļu sistēmas ietvaros pieejam vien 20% no Eiropā reģistrētajām zālēm. Arī šajā ziņā Lietuva un Igaunija aizsteigušās mums priekšā. Kur īsti tas suns ir aprakts? Latvijā jau lielākā problēma ir tā, ka mums vienkārši nepietiek finansējums apmaksāt visus medikamentus, kas jau ir izvērtēti kā izmaksu efektīvi un terapeitiski efektīvi. Tā kā es domāju, ka jāsāk ir ar tādām lietām, ka jāpaplašina šis budžets, lai mēs varam atļauties tās lietas. Ja mēs redzam, ka Lietuvā un Igaunijā viņi tērē daudz vairāk naudas priekš cilvēkiem, priekš viena cilvēka lielāka līdzekļu medikamentu apmaksā, es domāju, ka tas ir tāds viens no pirmajiem soļiem, kas mums būtu jāizdara, jo kompensācijas sistēma ir uztaisīta jau pietiekami efektīvi. Valsts kompensējamo medikamentu sarakstu paplašināšana ļautu samazināt zāļu cenas arī tādēļ, ka no ražotājiem daudzus medikamentus būtu iespējams iegādāties lētāk. Vislabākais un racionālākais risinājums, kādā samazināt zāļu cenas, ir palielināt valsts kompensējamo medikamentu apjomu un sortimentu. Tas patiesībā nozīmē sasniegt Lietuvas un Igaunijas līmeni kompensējamo medikamentu sarakstā. Lietuvā mēs zaudējam kādus 50%, Igaunijā kādus 30%. Ja mēs šos medikamentus kompensējam, zāļu starptautiskās kompānijas savas cenas samazina, jo viņi pārdod vienam pircējam, de facto tas ir valstī. Daļa no šiem medikamentiem tiek iekļaut kompensējumu zāļu sistēmā, jo tie ir vai nu tādi, kas cilvēkam glāb dzīvību vai būtiski uzlabo viņa situāciju, vai arī ir ļoti dārgi. Un tādēļ mums kā sabiedrībai, kas rūpējas par visiem iedzīvotājiem, lietderīgāk būtu skatīties, kā mēs varam paplašināt kompensējumu zāļu sarakstu, vairāk tur naudas ielikt, lai cilvēkiem, piemēram, tas viens no priekšlikumiem ir arī palielināt kompensāciju no 50 uz 75%, kas arī būtu ļoti liels atsvars tiem cilvēkiem, kuriem ikdienā ir jālieto medikamenti. Vēl viens risinājums ir samaksas mehānisms par farmaceitisko aprūpi. Receptes apkalpošanas maksu aptiekām kompensētu valsts un pacientiem tās papildu finansiālo slogu neradītu. Šāda sistēma ir Igaunijā. Latvijā nav. Lai noņemtu aptiekas pusē samazinātu uzcenojumu, tad noteikti kaut kas ir jādod pretī. Un viens no priekšlikumiem ir maksa par recepti, kam būtu jābūt vismaz 2,50 eiro apmērā, lai kaut kādā veidā finansētu to zaudējumu, kas būs, ja samazinās šo regulāro recepšu zāļu uzcenojumu. Un par to līdzfinansējumu, ko, piemēram, valsts tādā gadījumā varētu dot par viens recepts apkalpošanu, kas būtu tā maksa par farmaceitisko aprūpi, tad farmaceitiem jau varētu dot papildus, pienākumus, ko veikt. Tā var būt vakcinācija, tā var būt dažādi ir tie
piedāvājumu, ko farmaceits vēl varētu darīt. Var pagarināt hronisku pacientu recepti, piemēram, jo es domāju, ka lielākā daļa farmaceitu piekritīs, ka mēs labprāt iesaistītos šajā medicīnas aprūpē vairāk. Kas, protams, ko atļauj mūsu kompetence, bet līdz ar ko mēs varētu nākt pretī arī tam. Es domāju, ka lielākā daļa man kolēģi noteikti nebūs pret šo. Farmaceits, kur jūs satiekat aptiekā, ir augsti izglītots veselības aprūpes profesionāls. Viņš ir cilvēks ar maģistra grādu, kurš ir speciāli mācījies, lai varētu jums šo farmaceitiskās aprūpes konsultācijas sniegt, un arī labprāt to dara. Un farmaceits pilnīgi noteikti par savu darbu ir pelnījis arī atalgojumu. Un šis darbs, ko farmaceits iegulda jūsu labā, ir ļoti vērtīgs un nopietns. Un arī tad, kad bija Covid laiks, tad aptiekas bija vienīgās veselības aprūpes institūcijas, iestādes, vietas, kur cilvēki varēja droši doties, un tās nebija aizslēgtas. Kas notiks tad, ja ne veselības ministrija, ne valdība farmaceitu viedoklī neieklausīsies, un Latvijas laukos tiešām sāksies nelielo aptieku bankrota vilnis? Kā tādā gadījumā būs ar zāļu fizisko pieejamību? Un miestiņos mēs saprotam to, ka iespējams pacientam šī ir vienīgā vieta, kur saņemt šobrīd un tagad kvalitatīvu gan farmaceitisko aprūpi, gan vispār kādu pirmo medicīnisko palīdzību. Un tagad iedomājamies, ja kādā salīdzinoši nelielā miestiņā aptieka, kura spēja apgādāt pacientus savus vietējos ar medikamentu aizverās ciet, tad šie pacienti paliek šobrīd bez medikamentu pieejamības. Mazas miestiņas aptiekas nav tikai aptiekas, nav zaļu izsniedzējs, bet aptieka ir arī sabiedrības centrs, kur ļaudis atnāk gan prasīt padomu, pakonsultēties mierīgi, nevis steigā. Tad ir arī vieta, kur saņemt atbalstu gan praktisku ar zālēm, gan arī tīri morālu brīžiem. Tā kā, ja aptiekas nebūs, ko tad cilvēki darīs? Un kā ir ar invalīdiem? Kur liksies invalīdi, kas nespēj nodrošināt sev sabiedrisku transportu, lai aizbrauktu uz Rīgu iepirkties kāda tirdzniecības centrā. Daudzi teiks, ja aptieka kādā nelielā ciematā nav pieejama, kas var būt vienkāršāk kā pasūtīt zāles internetā? Pacientam tas izmaksātu apmēram tikpat, cik medikamentu iegāda aptiekā un piegādes izmaksas. Kur ir problēma? Miestiņos jau visbiežāk dzīvo pacienti gados, kuriem varbūt nav tik draudzīgas attiecības ar internetu, kur mēs varētu tagad attālināti pasūtīt zāles un lai mums piegādā, un dažādām citām viedīrēcēm, ko izmantot, ko mēs varētu ieteikt izmantot, tad, diemžēl, te jau jārunā tad par pacientu dzīves kvalitāti un par viņu vispār zāļu lietošanas līdzestību, jo es domāju, ka tur arī pavērtos vairāki tādi aspekti, ka pacients sāktu taupīt uz savām zālēm, varbūt citreiz nelietot zāles, kad ir nepieciešamības, bet tas jau te un tūlīt noved pie kaut kādiem pirmiem hospitalizācijas riskiem. Tā kā tur viss tā aiziet, ziniet, kā sniega bumba uzreiz, jo medikaments ir ļoti nepieciešams dzīves kvalitātei. Pacientu līdzestība Latvijā ir visai zema. Tomēr viena lieta ir, ja ar hronisku kaiti sirkstošs cilvēks zāles var nopirkt turpat savā lauku aptiekā, pavisam cita, ja viņam pēc tām jāmēro garš ceļš līdz tuvākajai pilsētai. Ļoti iespējams, viņa zāļu lietošanas paradumi mainīsies un ne uz to labāko pusi. Ir daži, kam jādod padomu, teiksim, pie kādas saslimšanas. Viņš vispirms atnāk, kad viņš saslims, viņam kaut kādas tur sūdzības. Vispirms atnāk uz aptieku, tad mēs iedodam kādas bezrecepšu zāles, mēs dodam padomus viņiem, un ja mēs netiekam galā, ja mēs neizārstējam, tad mēs viņu sūtam pie ārsta. Pēc ārsta, pēc receptēm, un tad jau ārsts. Un tad ārsts skatās tā, lai ģimenes ārsts, ja mums ir primārās aprūpes ārsts, tad jau viņi sūtas pie speciālistiem, ja jau tiešām netiek ar kaut ko galā. Bet tā nāk cilvēki pēc padomiem. Ja mēs izņemam lauku reģionos to posmu ārā, tad līdz ar to cilvēki daļa iespējams netiek pie zālēm, netiek regulāri pie zālēm. Viņiem tas ceļš līdz zālēm iespējams ir vēl dārgāks nekā šobrīd tās zāles maksā, jo viņiem ir jāizbrauc, piemēram, uz pilsētu, jādabūt transports. Tas rezultējās kā liels sloks tālāk slimnīcās. Tie pacienti nonāk saulaicīgi neārstēti. Valsts ierēdniecība tādās kategorijās nedomā. Viņi saņem algu 2 reizes mēnesī,
Un visi viņi atražo ar sevi, atražo arī birokrātiju. Bet es pieļauju, ka, kā jau teica jaunais ministrs, patestēja šo te ziņojumu, saņēma ļoti daudz atsauksmes, kas bija negatīvas un izdarīja secinājumus.